Latvijas Universitātes pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē mācās meitene, kas pārvietojas ratiņkrēslā. Ejot uz skolu, Sintijai atliek vien cerēt, ka būs kāds, kas viņu ievadīs skolā un uzvedīs uz otro stāvu. Ar līdzīgu problēmu saskārās arī Anda. Viņa tāpat kā Sintija ir viena no nedaudziem Latvijas Universitātes studentiem ar kustību traucējumiem. Neviens īsti nezina, cik daudz tādu ir. Min, ka 2 vai 3. Tas arī rāda Latvijas Universitātes attieksmi pret studentiem ar kustību traucējumiem, precīzāk tās neesamību. Pie tāda secinājuma nonāca jaunie pētnieciskie žurnālisti, kas vasarā piedalījās projektā The Code of Democracy. Konkrēti mūsu gadījumā bija diezgan skarba pieredze, tāpēc, ka cilvēks, kuru mēs intervējām, pētījuma beigās nomira. Tieši Anda deva mums iespēju turpināt šos projektus un cīnīties par cilvēku ar kustību ierobežojumiem tiesībām. Šis projekts man noteikti ir devis sapratni par to, kā žurnālistika vispār strādā ikdienā. Vairāk varbūt arī tas, ka ir jābūt ļoti pacietīgam un neatlaidīgam šī projekta laikā, ir jācīnās ar daudz dažādām birokrātiskām, teiksim, lietām un jāpanāk intervijas, kuras iespējams dažreiz šķiet neiespējams. Sākumā tu izvēlies tātad problēmu, atrodi, kā tas viss notiek, ko tu izdari iepriekš, kādus darbus veids, likumus jāapskata, arī idejas un jāsazinās ar pareizajiem cilvēkiem, kuri ir tieši atbildīgi par to visiem procesiem. Un tas viss, ko stāstīja žurnālisti un eksperti, noteikti noderēs arī turpmāk. Šis projekts aizņēma daudz laika, un es sapratu, ka varbūt tieši pētnieciskā žurnālistika nav priekš manis, jo tas prasa ļoti daudz uzmanības, pacietības. Tādējādi es varētu teikt, ka šis projekts ir domāts tieši tādiem cilvēkiem, kuriem tā piemīt. Latvijā ir iespējas kaut ko uzlabot arī, jo cilvēkiem ir nepieciešama palīdzība. To es sapratu arī saskarsmē ar cilvēkiem ar kustību ierobežojumiem, un tāpēc es domāju, varbūt nākotnē arī kaut ko līdzīgu vai to pašu tēmu turpināt tālāk.